Sveiki visiem! Es esmu Viļānu vidusskolas 8. B klases skolniece Kristiāna Pecka. Šodien es jums pastāstīšu kādu latviešu tautas pasaku par vīra lidojumu ar zosīm. Reiz kādā ezeras malā bija iesēti zirņi, bet ar katru saules lēktu zirņiem klāt bija meža zosis. Ko darīt vīram? Domāja, kā slikti tā slikti. Ja šaus, vienu nošaus, bet pārējās aizskrēs. Ja sitīs, var nosist, bet var arī nenosist, nekā nevar sagudrot. Paga, bet var taču nopirkt maizi, brandvīnu un samaisot kopā to nolikt pie zirņiem. Nodomāts, izdarīts. Uz rīta pusi atskrēja liels zosu bars. Tās pieēdās zirņus, piegāja pie silas, padzērās. Ēda un dzēra tikām, kamēr vairs nevarēja pakustēties. Bet vīram to tik un vajadzēja. Paņēma virvi, sasēja visām kājas un apjūzis ap sevi, gribēja tās skaut. Bet tikko pielicis nazi pie kakla, zosei kliedzās tik stipri, ka nu pat visas jau bija kājās, un lielās bailēs kliegdamas, tās pacēlās gaisā, vilkdamas sev līdzi arī vīru. Laižas pār ezeru. Vīram bail, ka noslīgs. Laižas pār mežu. Atkal bail, ka pakaras kokos. Tā viņa līdinās ilgi. Tad vīrs skatās. Apakšā sūneklis. Ilgi nedomādams, viņš paņēma nazi un pārgrieza sev apkārt apsēto virvi. Bet zosis, izdzirdēdamas kritiena troksni un domādamas, ka tās kāds šauj, iekliedzās vēl skaļāk un lidoja tikai uz priekšu. Bet vīrs, kā akmens iekrita sūneklī, līdz pat pašām krūtīm, iekrita tik dziļi, ka ne tikt ārā, ne pakustēties. Sēd vienu dienu, sēd otru, bet ārā tikt nevar. Vīram sagribas ēst, bet padarīt atkal nevar neko. Tad vīrs skatās. Virs galvas lidinās žagata. Žagata pak vīru aiz matiem, bet ārā tikt nevar, sēd kā sēdējis. Tad garām vīram skrien vilks. Vīrs ilgi nedomādams, cap vilku aiz astes un nu pat ir ārā no sūnekļa. Trešā dienā pusdīvs vīrs ierodas mājās. Sievas un bērnu laimi pat nevar aprakstīt, bet zosis no tās dienas lido tikai rindā un lido tā līdz pat šai baltai dienai. Tagad es pastāstīšu kādas anekdotes. Cik neparastas reizēm ir pieaugušo runas. Tēt, kas tās par ogām? Melenas. Bet kāpēc tās ir sarkanas? Tāpēc, ka tās ir zaļas. Tēvs un māte strīdās. Cik negudreiz biju, ka izgāju pie tevis par sievu. Kāds es biju muļķis, ka tevi apprecēju. Dēls to visu noklausās un saka: abi jūs esat tādi muļķi, bet gribat, lai es skolā labi mācos. Paldies!